Sveiks, dārgais Ceļasomas skatītāji, sekotāji, komandā baudītāji. Pašlaik es un mēs atrodamies uz prāmja Koigula, kurš nu badās kā atstājis Igaunijas, tā teikt, kontinentālo daļu. Mēs dodamies iekšā ezerā. Šis ezers ir lielākais Igaunijas ezers, viens no lielākajiem arī ezeriem Eiropā. Saucās Peipus ezers latviešu valodā, krievu valodā attiecīgi. Čudskaja ozero, igauņu valodā Peipsjeru. Un mūsu mērķis, mēs dodamies uz lielāko šī ezera salu, kas saucās Pīrisāre. Pašlaik mēs tādā virzienā, kā pašlaik ir pavērsta kamera, mēs arī kuģojam. Piebrauksim tuvāk, tur, tā teikt, šo sižetiņu turpināšu. Pašlaik šī vietā arī nedaudz taisa nelielu nobeigumu. Un tā, šis jau ir turpinājums. Tā teikt, čiki, briki, zin. Zemes strēlīt, ko mēs redzam sev priekšā, tā jau ir Pīrisāre. Tā, kur kapteiņa tiltiņš, tur sēž galvenais prāmja komandieris. Un es jau redzu, kur mēs griezīsimies iekšā. Tāds kanāls, kas sadala salu divās daļās. Vēlreiz skats uz Peipus ezeru. Mēs esam atbraukuši tur no tās tālākās malas. Pamatīgs vējš, jāsaka. Cerams, ka kaut kas ir dzirdams no tā, ko es arī runāju. Un šobrīd jau pavisam tuvi redzams salas krasts. Mēs tagad braucam iekšā tādā iekšējā kanālā. Tas kanāls, kas sadala šo te salu divās daļās. Tad kreisajā pusē šis krasts, tas ir viss atvēlēts kā tāds liegums putniem. Mēs redzam, tur aizaugušas riktīgas tāds kārtīgas pļavas un krūmājus, kā arī abiniekiem. Tātad divas krupju sugas. Šeit ir tās, kurām šeit ir radīti visideālākie dzīves apstākļi, un tad viņiem tīri teorētiski šeit ir jāmetinās lielā daudzumā un jāpriecājas par dzīvi. Un šis savukārt ir otrs kanāla krasts. Šis ir domāts cilvēkiem. Tā šeit viņi dzīvo. Tur kaut kur apmēram pa fīdu šī vietā peldvieta. Bet mēs turpinam doties iekšā kanālā, tātad iedziļināties salā. Vēl mums kāds maziņš strēķīts jābrauc. Te varēs redzēt, ja tāda kanāls aiziet tur taisni uz priekšu, un galā vismaz es varu saredzēt, tur ir māja, tas jau ir gals, tā ir osta. Tāda osta šeit ir pasargāta no visādiem brāzmainiem vējiem un okeāna vētrām. Tā, zin, niu. Esam atbraukuši līdz Pīrisāres ostai. Rekā galvenais kapteinis Junga un bocmanis visi vienā personā tauvo kuģi. Jā, te pamāja turisti, šādi izskatās mūsu māja. Tur vēl augšā kur ir kapteinis. Un mēs dodamies nost no prāmja. Mūs tūlīt sagaidīs mūsu sagaidošā salinieku delegācija. Tad jau sāksies mūsu, tā teikt, ceļojums, jeb trips pa salu. Tāda laikam izstās tā ostas māja. Tā, un šī vietā es arī reportāžu beigšu. Tomēr centīšos vēl turpināt savu stāstu, esot šeit uz salas. Tātad mūsu prāms paliek notovējies ostā, ar viņu mēs arī brauksim atpakaļ. Un šeit pāri
ūdeni pār šim te izraktajam kanālam, jo šis kanāls, kas sadala salu, ir rakts savā laikā ar rokām. Mēs redzam kādreizējo zivju pieņemšanas punktu padomu laikā. Tātad viņš ir būvēts no baltiem silikāta ķieģeļiem. Kādreiz šeit dzīvoja krietni vairāk cilvēki, kur nodarbojās arī ar zveju. Tā viņi brauc ar savām lājām klāt un tādā vietā uz tiem steķiem pieņēma viņiem noķertās zivis. Šī vietā mēs redzam salas karti. Te ļoti labi redzams, kā kanāls viņu sadala divās daļās. Taisni mēs pār šo kanālu iebraucām iekšā un aizbraucām līdz ostai. Nu, šeit mums arī ir atbilde, kāpēc viņa tika saukta, ja tiek saukta par Pīrisāru, kas tulkojumā nozīmē robežu sala, jo kādreiz pa šo salu ir gājusi robeža. Un tad mēs arī varam redzēt, kur ir tāda svītra. Labajā pusē ir tātad Krievijas pusē un kreisajā pusē, te pēc tiem ģerboņiem redzams, ja? Tā ir savukārt, tā ir Livonija. Un te braucot uz augšu, ja, te apmēram redzēt šo te robežu, kā viņa kādreiz dalīja šo salu divās daļās. Nu, te tā teikt, stāv mūsu ziņkārīgie, klausās vietējā gida stāstu par dzīvi uz salas, par dažādām lietām. Nu, jāsaka, ka, godīgi sakot, es esmu ļoti apmierināts ar viņu stāstījumu. Biju domājis kaut ko drusku vienkāršāk, bet man patīk, kā viņš un ko viņš stāsta. Un šeit mēs beidzot esam atnākuši līdz vietējo sīpolu dobēm. Tā te var redzēt, cik viņas ir fantastiski augstas. Tikko esot kā sastādīti un esot uz salas sava īpašā šķirne, saucas Semeinija. Te mēs redzam atkal kārtējo jauno sīpolu dobi. Tā ir tur galā pat jau izlīduši, jau sīpoli, jau sadīguši. Un kāpēc ir tik dziļas vagas starp tām dobēm un tās dobes tik augstas, tas izskaidrojums ir ļoti vienkārši. Viņi tajās vagās met iekšā pāri palikušo zāli, kas būtībā kalpo par kompostu nākošā gada ražai, jo nākošajā gadā tur, kur tagad ir vagas, būs šīs te dobes. Un tā tas visu laiku mainās, un līdz ar to tā zāle kalpo pa labu mēslojumu jaunajam atkal sīpoliem. Часовня, вот я ее строил, часовню, 5 лет назад на самом кладбище. Ну, у эстонцев принято так, чтобы маленький такой был, как, знаете, часовенка прямо на самом кладбище. И тогда там проходит, ну, как поминание усопших, песнопение, не песнопение, а на органе музыка играет. Ну, вот. И тогда я стучу в колокол. А в каком году построили? Говорите. 32 год. Да, 1932 год. Она просто, знаете, она не действует. Speciāli dēļ mums tiek iedarbināts. Этот колокол расстрелянный 2 раза с винтовки. Вот эти оттуда снизу простреленные у немцев. То есть еще такая вот осталась на память. На память осталось отверстие. Вот это третье кладбище старообрядческое. Можно подойти поближе, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Tā pati pareizticīgo baznīca, tikai jau no citas vietas. Celta 1930. gados, un kā redzams, jā, te viņa ir pamesta, padomu laikā esot bijusi kā noliktava. Такую хорошую рыбку, да, вы сможете ее попробовать. Это плотва? Да, это вот такая вот рауда будет большая. Я вам почему и говорю, она с икрой. Можете взять с собой. Mēs esam ugunsdzēsēju depo. Tā ir viņa ugunsdzēsēju mašīna.
Nu, lai nebūtu mums pa gari, es domāju, ka šī vietā arī tiešām reāli šo te sižetu beidzu. Jau 10 minūtes viņš iet. Tā, ko mēs te redzam, atkal tās pašas sīpolu dobas. Blakus arī ir sīpoli, tiek audzēti, tikai tie ir tulpju sīpoli vai pašas tulpītes. Tā, nu ar to es arī atvedos, bet mēs dodamies tur tālāk, tur vīd pludmale. Pīra salas pludmale. Atā!